Es arī. Es jau teicu dažiem pa faktiem un tā teikt, odu aspektu tornī mēs jau esam te aprunājuši, bet man jāsāk no tādas ļoti sākuma. Mēs bijām komanda, kas līdz šai sacensībai visu laiku startēja konstantā sastāvā. Jau pieauguši man arī zina, kurš pamanīs, kurš ko skatīsies un tā tālāk. Pēkšņi pirms šīm torņu cīņām izrādās, ka dažādi iemesli dēļ divi no pastāvīgiem dalībniekiem nevarētu netikt. Tas nozīmē, ka mēs ar Jānu paliekam divatā un divatā nekāda komanda nesanāk. Tā bija pirmā problēma. Mēs meklējām cilvēku, vismaz vienu, vēlams divus, kas būtu ar mieru piedalīties mūsu komandas sastāvā. Šeit gan neviens no tiem kungiem un dažām dāmām laikam, ka nav klāt, bet es mēģināju pierunāt šajā auditorijā labi pazīstams 7 cilvēkus. Visi kaut kādu iemeslu dēļ tomēr negribēja. Beidzot, Normons Seidaks bija vienīgais, kurš piekrita, un es ceru, ka viņš ļoti nenožēlo to pasaules. Tā bija pirmā problēma. Viņa nav maz svarīga. Beigās sapratīsiet, ka teica. Pēc tam, protams, tas pats, ko jau Andris bet Mareks pieminēja, Lubāna līmenis ir ļoti augsts šogad, un tas tiešām ietekmē situāciju ne tikai ezerā, bet tas ietekmē situāciju arī uz otru pusi no ezera. Bet vēl viens aspekts, kas nav maz svarīgs arī konkrētajā kontekstā, ir tas, ka mēs iepriekšējos 9 gados Asmupītes vai Zvidzes kanāla tornītām, kurš viņu sauc, jau bijām bijuši 3 reizes. Izvilka atkal šo torni 4. Gribējām samainīt ar naktsputniem uz sēdu laikam. Viņi netiek. It kā vieta ļoti pazīstama, bet no otras puses šī ļoti mainītā situācija bija skaidrs, ka tas nebūs tā kā bijis citus gadus. Un tiešām nebija tā kā bijis citus gadus, tādā nozīmē, ka ezers bija praktiski tukšs. Tas, kas tur it kā varēja būt, tās pusotras, protams, Baltie kārni, torņi priekšā un jūras krautņu kolonija. Cekulu vēl šis tas, pāris laučs kāds gultas, bet, principā ezers bija tukšs. Savukārt, spriežot pēc situācijas, no laukiem ūdens ir nogājis apmēram pirms nedēļas. Tas nozīmē, ka visi tie klajumi, kas ir torņi priekšā, ir vairāk vai mazāk pusapplūduši, applūduši, pažuvuši, izžuvuši, bet tādi svaigi izžuvuši. Un tam bija dramatisks konsekvences. Pirmkārt, torņi priekšā vienā tādā peļķē, kā mēs ieradāmies, kur sēdēja uz vietas visas pelpīņu sugas. Tā. Nezinu, no kura vēl sākt rakstīt, dažas piemeklēja klāt. Uzreiz, tās dažas cekultīja grunta, kur bija ezerā, un palpījos visu tur priekšā. Uzreiz, protams, arī bija pirmais novērojums, un es aizspiešu mazliet novēroju, stāstam pa priekšu, un klausoties visus jūs, man radās sajūta, ka mums bija visām komandām domātie odi. Nē. Visām nē. Mēs dalījām. Divas dabūja savu daļu, bet visas pārējās bija pie mūsu torņa. Bet man tiešām radās sajūta, ka mums bija visām komandām domātie interesantie novērojumi. Jo tā bija pirmās dienas problēma, pat vakarā jau tur jāzins Māris zvanam prasa, tad iet, ko jūs tur, viņš tur pats arī bīstami tornī. Mēs jau tad nevarējām izdomāt, kas tad būs tas interesantākais novērojums, jo pašā sākumā pirmais bija 5 Samsals pīles. Būtu kalteni vai jūras krasts, tas būtu baigā prastība, bet Lubānā 5 Samsals pīles, tas jau ir mazliet interesanti. Tie paši 2 baltvaigi zrīriņi, protams, mēs viņus arī nokvalificējām, un droši vien tie paši puķi, ko jūs redzējāt, jo viņi aizvidojas to pusi, pēc tam parādījās atpakaļceļā. Pēc tam mums noganījās lielais piekūns, aizdzenot visas tās pīles, tā teikt, un visu pārējo, kas tam bija.
prom, bet viņš pats atzīmējās un tur vēl šo to piecēla. Un es aizskriešu vēl notikumiem pa priekšu, un nākamajā dienā šo sarakstu papildināja 2 pārdīgi pildītes, kas tur grozījās un izskatījās, ka viņas taisās uz uzdošanu, tā kā iestoja, tā kā pārojās un viskās. Bridēju putnu saraksts bija ļoti bagāts, pīles gandrīz visas, plēsīgie, tā, neviena zīlītes, neviena baloža, neviena dzeņa, neviena naktsšutna, bet ar visu to mēs izspiedām no torņa, kurš ir vienīgais piedalījies visās sacensībās. Tas nozīmē, viņam šī vēsture ir visgarākā. Par vienu sugu pārspējām torņa labāko rezultātu. Cipars it kā nav dramatisks, 86, bet iepriekšējais labākais bija 85, un tur ir bijušas 50 sugas citos gados. Bet man jāsaka, ka mēs vismaz 2 sugas notrālinājām, tāpēc, ka mēs izlecām no noteiktajiem rāgiem un pusotru stundu atstājām torni, lai iegūtu pierādījumus mūsu labākajiem novērojumiem. Tas kļuva skaidrs, kas ir labākais novērojums šodien 5:13 minūtēs. Jānis pamanīja kārtējo teleskopā sugu. Tipa kaut kas mums nav tagad ir jāskatās. Mēs vēl nebijām sākuši skatīties, viņš teica, man palika mazliet sūdi. Es teicu slikti. Es pirmā brīdī tiešām sapratu, ka viņam palika slikti tādā ziņā, kad mazums vai ieejas kaut kā, tagad 4. dalībnieku tur nav, ja viens atslēdzās, to izslēdzās. Bet tādā brīdī, kad mēs jau sākām komunicēt par tēmu, kas ir šis konkrētais novērojums, tad es sapratu arī, kāpēc viņš teica to, ko viņš teica, jo tas bija gadījums no sērijas, ka tu skaties virsū un netic savām acīm. Es ticēju uzreiz. Tad, kad mums bija pilnīgs skaidrības par sugu, tad mēs sapratām, ka 1., 2., 7. tas vairs nav tik svarīgi. Ja mums nebūs dokumenti, kaut arī mēs esam 3 un skaidrām, un visādiem būs grūti pierādīt. Pārgājiens putns atradās apmēram 1500–1700 metru attālumā, gaisa līnijā nav izmērīts, bet pietiekam tālu. No tāda attāluma fotografēt pilnīgi bezjēdzīgi, jo tur labākā gadījumā ir balts punkts ar visideālāko optiku un ar visideālāko tehniku. Vai krāsains punkts atkarībā no sugas. Mums jāiet. Par laimi aparāti ir, bet skaidri viss, kas ir asnupītē zina, tad tur ir blakus tornim ir kanāls. Var pāriet, nevar pāriet, bet nevar jau izlaist arī to objektu no acīm, kad meklēt kaut kāds drausmīgi gars apvērt ceļus, nav laika. Taisno, protams. Beigās izrādījās, ka līdz mērķim kanāli nevis 1, bet 3. No tiem dziļākais bija 2 metri, un vienīgais, kas brišus varēja viņš tērsot, bija Jānis. Mums bija 3 fotoaparāti, 2 binokļi, vēl šis rezultātā viņš gāja vidā. Mēs pārnes pāri visus tos stiklus, mēs pārējie peldējām, protams, pa plikojumu, kādu citu variantu, visi tie lauki. Atkarībā no situācijas bija līdz puslielam, cik tur varētu iekrīt, tāpēc, ka pa slapi kūdri jāstaigā faktiski. Tas bija to vērts, protams. Bildes dabūja. Es ceru, ka kaut ko arī jūs varat nesīt. Vēlāk vienīgais, ko es negribu likt jums minēt, bet es varētu, tā teikt, turpināt dažādas piedāvājumus un aicinājumus piedalīties. Es tagad varētu vienīgais izvirzīt jautājumu, varbūt kāda komanda grib mainīt nosaukumu. Jāmainās ar krakliem, kā tas zina. Viņam tas vēl. Ja šito mēs uzrakstām.
Cilvēks ilgas pretenciozāks vietā. Man ir vēl jāpiebilst. Mēs esam par šo te putnu un droši vien ne mēs vienīgie runājuši N reizes visādos braucienos, visādos sastāvos, nu tā teikt, reālie mērķi, nereālie mērķi, ambiciozie un tā tālāk. Un kaut kā šoreiz, nu tāpēc, ka mazliet jauns komandas sastāvs, tur ceļā mēs apcerējām, kas būs, kas nebūs, nu no sērijas, mēs tāpat zinām visu, kas tur būs, aizbrauksim, varbūt uzrakstam ļoti ticamu sugu sastāvu uz vidus skomi un braucam, nu kaut kur skatīties putnis, piemēram, nu tā teikt apcerot. Neatceros, kurš pirmais šito pieminēja, bet tādā brīdī, kad teica, ok, jā, Garstilps ir mūsu tā teikt ultimate goal, galvenais mērķis, un ja mēs to dabūsim, tad brauksim pēc šampāniešu pēc tam. Nu, tā kā mēs bijām apsolījuši. Un tas īstenojās, tad mēs arī aizbraucam pēc šampāniešu. Nu, jums visiem iznāks, tā teikt, droši vien piņģerot daļa, bet, nu, laimīgie novērotāji, pirmais ir Jānis, kurš viņu pamanīja, uzsauc vienu papildus, nu, sāpju malu. Varbūt ļoti personiski uztver to, jo patiesībā putns aizlidoja Dienvidu torņu virzienā. Mēs bijām pie viena krakstē. Viens putns, ne? Viens pagājušā gada jaunais putns. 5 no rīta, ne? Labi, par godu es aicināšu 3 pavāru restorānu pārstāvi pasniegt valdu interesantākiem novērojumam. Šoreiz nav Tātad lūdzu Jāni, nāciet šur. Tas tā teikt, varēsiet izvēlēties. Mēs sadalīsim. Māri, protams, nāc. Tā teikt, paldies komandai, paldies 3 pavāriem.